Viņa sevi skar, par dzimteni dzīvot lēc nav. Es svešumā dzīvoju ar ilgošanos, vai dzimtenes krastus reiz jāraudzīt būs. Es svešumā dzīvoju ar ilgošanos, vai dzimtenes krastus reiz jāraudzīt būs. Gan svešumā klājas man labi aizvien, bet dzimten stāv prātā kā naktī, kā dien, kur zvaigznītes rakstīts man brīvības laiks. Nav aizmirstams man viņas mīļotais glāzs, kur zvaigznītes rakstīts mans brīvības laiks. Nav aizmirstams man viņas mīļotais glāzs, kur vēl tā kā dzimtenes puķītes ziev, un mežmalās skaistajās puķītes ziev, kur vēl tā kā dzimtenes ozoli šauc, un dzimtenes rautiņš tek putodams balts, kur vēl tā kā dzimtenes ozoli šauc, un dzimtenes rautiņš tek putodams balts. Ak, teciet saulītu dzimteni steidz, un viņai no mani daudz sveicienu steidz, un no skūpstī dziļājas runālutu. Glasnosts laikmets ir sācies, un Sibīrijas latviešu likteņgaitas pētīt atbraukušajiem vairs nav jābīstas, ka varas iestādes pielietos pret tiem efektīvus pretlīdzekļus. Tagad glasnosts laikmetā tie ierobežoti ar baumu kultivēšanu par Savienoto Valstu un Zviedrijas izlūkaģentiem, kuru atbraukšana apzinīgākajiem pilsoņiem jādara zināma pa noteiktu telefonu. Un tā Kebežas, jeb latviski sauktās Lielupes, otrajā krastā, Lejas Bulānas teritorijā, esam nokļuvuši latviski runājošā, taču dīvainā, grūti saprotamā, it kā sirreālā pasaulē, kas latviešu valodas dēļ gan liekas tuva, taču laika traumes šķirta no mums jau pirms daudzām paaudzēm. Nemaz nerunājot par šo gadsimtu, jau pagājušā gadsimtā viņi vairs nebija klāt pie tiem notikumiem, kuri veidoja mūsu tautas pašapziņu un to domāšanas veidu, kāds piemīt mums tagad. No cita mūsu planētas areāla viņi ienāca 20. gadsimtā un tumšo spēku triumfa gadus tur dabūja izbaudīt pilnā mērā. Lejas Bulānas dibinātāju luterāņu mācītāju pūles aizkavēja asimilācijas procesus gandrīz par gadsimtu. Ciema pastāvēšana būtu varējusi turpināties ilgi, jo ilgi, bet kas gan miera pilnajā 19. gadsimtā varēja paredzēt, ka ar labām cerībām gaidītais 20. gadsimts būs pasaules vēsturē vēl nepieredzēta genocīda, šausmu un terora gadsimts. Teicu, ka tad bijuši labi laiki. Es jau nebiju pasaulē. Es to nezinu, tos labos laikus. Kā mēs atminu, nekas nebija. Nebija. Nu, kā tā? Ko viņš viss stāvē palikt uzreiz? Negribās atminēt. Negribās pieminēt, jā. Kam bija tās pļauju mašīnas, vai sienkat pļauju, vai maizku pļauju, vai kūlu?
tos likt pa kokiem. Un tik daudz cilvēks, kas bija tie labākie. Jā, Kas bija tie labākie cilvēki. Noņem pēdīgo govīti, palikās tu 5 vai 6 bēniņi. Vīri paņēma projām. Un ņem ārā un ved projām. Nu, vai tā nebija spīdzināšana to cilvēku, lai badā mirst no. Arī ved istabā ved. Glabāja, stutēja dūrs, cietina būtēja ar kokiem. Istabā glabāja gūru. Saronocēja logārā un loga rāmus, ko tiec pret sienu un atstutēja. Un izņēma rāmu un paņēma stutu un attaisīja dūrs un paņēma gūru un aizkārt. no kurien te nāca tāda, kā tad valdība tad to visu Kas tad viņiem pasniedz tāds brīvības? Atbrauc ar no kurien tā kā tā cilvēki rādīja teātru šitai. Spēlēs. Ot, un to dienu noņem to krustu, un Riķāns bija pa komsomolīts, un viņš uzlīd augšā un noņem. Tad maz cilvēku pavisam iegāja tanī baznīcā uz to teātru skatīties. Pirmos gadus jūs atminiet, nemaz negāja vairs. Negāja, ka nolauz to torni, nolauz, noņēma to Tā pulksteni. bija cilvēku vairāk. Raugā to negāja. vakar viss kā traki. Jā, Cik jā. briesmīgi. Kā tad, nezinu, briesmīgi šausmīgi parādījās, ka šitā uzlien augšā un ņem nost. Ka neviens nekam prasīja, ne kaut ko. Dzirdēja, kad ir uzkāps un neviens tāds droši neatradās savu tas Vienam jāmas. runāja, otram, trešam prasīja, neviens, no tas Strīķjāns saglasījās un tās uzkāpa no viņu. Lai viņš būtu gudrs, viņš nekad to nebūtu darījis. Nekad, par ko tad, cik tā jau bija lielāks ciems un vairāk cilvēku te bija, kas dzīvo. Neviens nebija ar mieru un nevienu nevarēja pierunāt. Viņš ko te iztaisīja no sevi. Pulkstenis bija tik liels. Nedzirdēja vaisnieka zvanu neko. Saņēma viss, viņš taču neko nezina. Gandrīz katru dienu domā, nekad tā tieši to žaulu liku pie zemes, to vajātāju. Nu, vai tu viņš toreiz nevarēja apšālēties, ka šī tik daudz dvēseles nomaitāja bez vainas, bez vainas. Ko zināja, ko nenokādu. Man 5 brāļi saņēma. Ienāca, saņēma un dziesmu grāmatu paņēma. Biedīts paņēma vēstules, kas man bijis, viņš visu glabāja tās vēstules. Viss tās paņēma. Un viņš nakti aizved un nezināja, uz kurienu un kā. Nu, neviens jau nezinu. Tā ir tagad nekur nezinu, tu viņi. Tagad jūs Un bez spēlējat, tēva, kā bez tu mātes zini, augām. Viss, ko rāda pa tiem televīzoru. Jā, Kāpēc kas to pa rādīs? viņiem nemaz nekad? Kas tev to rādīs? Suni jau bez vainas nenomaitāja, ka viņš nekādu ļaunu nav darījis. Un šitik milzums daudz cilvēku ņēma un nomaitāja. Nu, mūsu ķirds atnāca Krastiņa Indriķis. Man Blanka viņa otrais, viņš jau tik otrais. Viņš savu sodu atsēdēja. Jā. Un otrais viņš tā bija silpjā. Tā nekā nestāstīja, kā gājis. Nē. Viņa vēl tagad nestāst, neviens neko. Nesaka neviens neko. To Mārtiņu aizveduši pie viņas. Nu, viņš gadu 3 mēnešus nosēdēja, viņš tika vaļā. Viņa atvēl. Un viņa iedēs viņam bārīt solis. Un tā viņš tur tās ir nomiet. Ēdis nebija gadu 3 mēneši. Viņš esot taisni bijis kā ulunā. Es aktos Anderson Ješka. Viss esot nodējis. Un tā viņš teica, vai te vēl kāds ir? Nē, viņš teica, tagad vairāk nav. Nu, es sajūdzu, viņš teica, ērzeli. Viņš tagad aizgājis un sajūdzu to ērzeli. Un nu, piebraucot, ērzels gatavs. Nu, tagad sataisīs pats. Sēdēs iekšā tagad pats. Sēdēs iekšā un aiziet. Neviens jau nepalika no lieliem cilvēkiem. Visu tādu augošu puikas. No, kas Varbūt kādi 15 gadiņi vai 16 Cik gadu pagāja, tur palika. sākās karš, šitos puikas viss paņēma. Kā saņēma tos skolotājus 37. gadā tā. Tā sākās Krievu skolu. Mums jau tikai visu pa latviešu mēs mācījām, tikai par nedēļu bija 2 stundas Krievu valodu, to tu nāc mūs mācīt. Bet ne tā kā tagad ir viss pa krieviski. Viss pa krieviski. Kad es mācījos, mums bija divas 5. klases, un katrā klasē bija pa 35 skolnieki. Tagad jau pavisam. Neviena tā latviešu grāmatu vairs skolā nebija.
Po 37. dedzināja, es 39. iestājos skolā strādāt. Nevienu latviešu grāmatāju, viss bija krievs un krievu skolotāji jau. Mēs vairs pa savu valodu ne kaut ko, ne mūsu bērni. Ar laiku pārvērtīsies, visam būs pa Krieviju. Vecie nomirs, tie jaunie vairs nebūs, kas ar ko runāt, un viņi tā paliks pa Krieviju. Sakrievojušies pa daudzi. Sāp sirdī taisam. Bērnu dārzā krieviski sāk runāt jau, jā? Nu, tagad pa krieviski. Redz to māti krievu, to tēs krievs. Nu, Tu pa krieviski runā. es jau nevarēju mācīt pa latviešu. Kādus vārdus ielikāt? Ilgbelt. Šī galā visi bērni laikam latviski runā. Mūsā galā runā viss. Un mūsā galā ir latviešu visi dzīvo. Cik tā bērni iznāk, ja tā saskaita jūs galā? Vaļai 3, man 3, Vilmiņai 3, Išīlimai 3, 4. būs. Tas ir jau 13. Un pa 4 mājām tik. Genocīda 50. gada dienā šis nu ir vienīgais no vairāk nekā 350 Padomju Savienības latviešu ciemiem, kurš vēl saglabājies tik latvisks. Infernālie spēki viscaur izpostīdami garīgo kultūru šeit tomēr nespēja tikt galā ar tās saknēm. Ziemassvētks un arī Lieldienas, vasaras svētks un tos vecos svētkus, tos ir sveiki. Tad arī mūsu baznīca te nav, mēs ietam te kapos. Un tur dievāts tur, jā, tā kā jau agrāk baznīca. Mācītājs arī kāds te? Mums, Mēs tik klausamies kā viņi, un tavot daudz maz aizietam uz kapiem, tad padzied tur, tur nolas vārdus priekšā, tad mēs arī padziedam. Es jau lasu un dziedu, un bērniņus nokrustīt, to es padaru. Kristīt bērniņus vēl šeit. Šodien nokristījām, tā Kristīna divus un es vienu. Tagad lūkšana. Ir Dievu tā tēva, tā dēla un tā svēta garu vārdā. Āmen. Un redzu, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kas tic un to kristīs, tas apsvērt. Bērniņam jāliek pie pieres, pie pierītes un pie krūtiņām krusts. Ņemies to krustu zīmi pie tavas pieres un pie tavām krūtēm. Par zīmi, kā tas krustās izteiks Kristus, par tevi ir cietis un mīļš. Apliecinosim savu svēto kristīgo ticību, uz ko mēs visi esam kristīti un arī šo bērniņu gribam kristīt. Mēs ticam uz Dievu to tēvu, visvaldītāju, debesu un zemes radību. Vai tad nu gribēt kristīgie kūmuši, kā šis bērniņš uz šo svēto ticību top kristīts, kā viņš top uzaudzināts un uzturēts šai kristīgā ticībā, kā evaņģelim Lutera draudze to apliecina, tad atbildiet satīdami jā. Nu tad kūmiem jāteic jā. Nu tad kristīšim šo bērniņu uz mūsu kungu Jēzus Kristus apsolīšanu un mācīšanu. 3 reizes ūdenīts jāuzliek uz galvu un vārdiņš jāpieņem bērniņam. Un tad, kad to padara, tad lai Dievu lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību. Ciņu Paulīna, kas savām rokām kristījusi simtiem bulāniešu, pierakstījusi arī Lejas Bulānas dziesmu folkloras lielāko daļu. Es jau vēl aizpēru zvanīt tos doslēnus un rakstīt tās ziņas. Es pērno paus arī jau nevarēju un šo paus pavisam. Man tad ir liela grāmata sarakstīt. Līgo, izvisaužu valodiņas līgo, ļaudis mani tas kaloja līgo, līgo, kādu bļainu kāja autu līgo, līgo, kādu bļainu kāja autu līgo, māte mani tā glabāja līgo, līgo, kā zilāja zirņa ziedu līgo, līgo, kā zilāja zirņa ziedu līgo. Savāri Jāņu māte līgo, līgo, liku ziedu vainagdziņu līgo, līgo, likšu ziedu vainagdziņu līgo, lai viņai laibas goves līgo, līgo, ziedainami kājiņami līgo, līgo, ziedainami kājiņami
Laidiņa mīlīgo, es savam Jāņu tēvam līgo, līgo, likšu zolu vainagdziņu līgo, līgo, likšu zolu vainagdziņu līgo. Laidiņa mekumeliņi līgo, līgo, rasti stipri kā ozoli līgo, līgo, rasti stipri kā ozoli līgo. Kas gulēja Jāņu naktī līgo, līgo, tas par velti negulēja līgo, līgo, tas par velti negulēja līgo. Tam nav krekls mugurā. Citu gadu šādu laiku līgo, līgo, Jānis visiem zābakiem ir līgo, līgo, Jānis visiem zābakiem ir līgo. Visiem vārti apuškoti līgo, līgo, iša almai nepuškoti. Vainieks piņā. Ozoliem ir. Mums jau te nav ozola. Nē, mums pat no bērns, no tiem puķis, kaut kāds ir iestādīts ziedkals, kas aiziet kalnā pa savās, tos vainieks no visādi, jo gan Jāņiem saliek galvā, gan paši noliekās krustāvu šķērsām. Redzēm mājās. Ot, kādreiz bija, agrāk bija īpaši tādīs mājās, kur jau bija Jānis, tiem bija visi apžovējumi uzlikts uz kakla visu vainaks. Nāc jau mājās, zin, kad tos ir uzpucējis. Tagad vairs tas nav. Agrāk es atminu, kad bija Jāņa dienā vakarā nāca gūs mājās, visām bija kroļi vainag uz kakla drīņš, kam uz ragiem uztaisīts, kam uz kakla. Krieviem neatlaiž sveitīt, viņiem neatzīt, viņiem tikai Ivanu Kupālu nosaukās, viņi vējoties ar ūdeni. No mēs jau kurinājām uguņus uz ielām. Un tad iet par ielām, līgo, dzied. Un sveitīt jau sveit Jāņus. Un dažreiz gribētu viņu laikam mūs aizliet viņus, bet tu kā tas nevar. Lai tur vai kāds darbs, mēs droši nost un to dienu nosvinēt. Sabraucot no latviešu, tur izbraukājuši, ot Jāņu vakar, katru reizi mums atbrauc uz Bulānu. Es dzīvoju Krīvos, duši man reku, uz dzimteni, man dzimteni reku te, es nesaku, ka man dzimteni Latvija ir, man dzimteni man Bulāna ir, man uz šeit vēl. Ir tik smuki Jāņi, un sabrauc bija tik daudz no visiem, no tiem ārstiem, katrs jau dzīvo sabrauc bija. Un tā vēl otrā dienā pa dienu gāja Rīgodam pa dienu, visu salasīšanas tās vecākās sievas, kas jau ir. Un gāja Rīgodams, kur jau Jāņi ir, Jāņi pie Jāņa mātēm plāk prasa sieru un ausu. Tās jau cienā. Tās jau nes ārā sieras un dzeramos, kas jau no kurai ir sagatavots. Tā uzcienā, tad iet tā vēl tālāk par ielu. Likās, kā tā dzīvāk ir cilvēki pilnas ielas ir un tā aizbrauc prom, tās paliek tukša. Lai arī kur vēlāk nenokļūtu šeit uzaugušie, bērnībā gūtie Bulānas Jāņu iespaidi tiem paliek neaizmirstami visā viņu tālākajā dzīvē. Bet nu jau 130 gadus šīs citu skatījumā dīvainās izdarības tiek vērotas no administratīvās pakļautības centriem. Rajona centrs šeit ir Karatūze, bet 20 km attālo Ciemapadomes centru sauc Motorska. Kāds no turienes tā saucamās inteliģences viedokļiem? Tā viņa nav to teica. Viņa teica Čuhņā. Po Čuhonski учишь разговаривать сак. Tā ir Motorskas ārste. Jā, Motorskas, jā. Viņa teica, mēs kā jūs mācat viņu? Mācat pa krieviski. Lai viņš nesaprot pa latviski. Pēc kam vajag mācīt pa latviski.
Viņš nemācējis krievos, viņš nemācējis pa krieviski. Es saku, mācējis. Par ko viņš nemācējis, viņš iemācīsies. Rotaļ bija un viss, kas bija. Tagad tas viens pats šitais te ir un vairāk nekas nav. Nekas nav, latviešu. Tagad vairāk, ko tad vairs tā nesveikt. Agrāk jau gāja par ielām līdz dienu saulīt nāca augšā, tad nolikās, bišķi pagulēja un iet atkal uz līgu, kur salasījās pulciņos. Tagad jau tie jaunie, viņi līgot vairs nemāk, viņi aiziet klubā, tad tur visu vakar nodanco un noklubo un nāk uz mājām. Mēs jau gājām kādreiz par ugunškuriem, izlīgojāmies par ielām. Un tie jaunie... Viss aplīgojām un izlīgojām. Tie jaunie nededzina uguņus, nededzina? Kā tam dedzināt? Viņi dedzina tos uguņus. Neko viņi viņi līgo, ne kaut ko. Tagad tās kaut beigsies Jāņi, te jau maz kas paliksies, kas jaunie ir. Jarmkaus, kā Baltau, kā te Matorsau. Visi ir latvieši. Un visi savu latvieši, visi no Bulāna aizbrauc. Tur daudz maz varēja dzīvot, viņiem jau vai te nav ko darīt. Tur jau bērni. Man tai pašlaik ir 9 mazbērni. Viņi neviens pats te nedzīvo. Viss ir prom. Tikai, ka skola beidzās, tautiņi atbrauc pa vasaru. Arī vairs nerunā latviešu, ja? Nerunā, jā, šitie visi pa krieviski. Man bērni tad ir latvieši. Tas vīrs ir meitei latvieši. Bērni visu pa krieviski runā. Skolā viņas māca tur, un viņi tā ir iesākuši. Un viņi atbrauc šitie pie manis un ar pa krieviski tā runā. Pa latviešu pavisam laužās tā. Neizteiks visu tos vārdi, kā vajadzīgs būt ir. Vēl 25 gadu apakļumot, tad jār vēl bija. Par ielām nebija. Redz. Tagad arī vajag jau cilvēku vienam mazāk un mazāk un mazāk. Ko jauns darīs, te strādā? Viņam nav ko darīt, tikai ferma, kur strādā, lopi pie lopiem, tad tur viņš var pa skoķņiku tur un ko tā jau, ko viņš te darīs vairāk? Maizes sēja, tad rudenī tik darbs ir, siena kaut ko, te zem pastīs kā te mums būtu brīvu stāvu. Mums būtu ritīgs vadītājs, kas mums jau visu to lauks varēja apstrādāt. Tepat arī lejā, te arī viss tas stāv bez neko, kāda plačs stāv tukšs. Ka būtu kas vada, viņus jau varētu apstrādāt, vai kādas augļas, ko Viņam jau nav cilvēki, ar ko viņam strādās, ka man nav vairs cilvēki. Cilvēki visi ir izbraukuši, viņam nav vai ko darīt. Paškur, un vēl līdz šim brauc prom. Vēl, kā jau biškiņā redz, jaunie tie visi brauc projām. Tie veikšot arī paliekās, un tāvot mēs te sitamies un mokamies. Vajadzēja vienu vagonu, vienu vilcienu atsūtīt, un mūs tas latviešus aizvest tur uz turieni, lai mēs te nemaldamies tādā Krievu stūrē. Kāpēc bulānieši paši vēl nav atgriezušies savā tēvu zemē? Vairs taču nepastāv aizliegums to darīt. Pastāv cits šķērslis. Viņiem mūsu tautas atmodas laikmetam cauri negājušiem, citu vērtību vidē uzaugušiem, kaut latviski runājošiem, tomēr mūsdienu Eiropas kultūras areāla neietekmētiem. Bez iejūtīga atbalsta ir grūti pie mums aklimatizēties. Piesārņotās latviešu valodas un daudzu mūsdienu kultūras parādību neizprašanas dēļ Latvijā viņi lielākoties sastop vēsu un pat nicinošu attieksmi un neiejūtīgumu, jo mēs par viņiem zinām nevairāk, kā viņi par mums. Uz lejas Bulānu aizvestā Rīgas kinostudijas filma Latvija manas mājas pulcināja pilnu zāli. Pēc noskatīšanās tika uzdots jautājums, ko jūs zināt par Latviju un kā sapratāt šo filmu? Mēs viņu labšā nezinām. Mēs viņu nezinām. Man liekas, uzprast viņiem visiem tik daudz tikpat kā... Es tur neko nesapratu. Mums ir tā krievu valoda tik maisās. Mēs gandrīz, ka tā to krievu valodu labāk saprotam kā latvieši. Krievu vārdi ķer no pusvārdu, a latviešu vārds jāklausās ir viss. Pie tam viņi vajag kā tad sakomplektēt, lai var saprast visu to teikumu. Kā jūs, kā tur dzīvojat, tad jūs to visu tā labi saproti. Mēs jau, un mēs varam tā labi saprast. Latviešu un valoda, kurš jau tā skaidrāk runā pa mūsam, to jau tī tā labi saprota, kas jau, kā tas savādāk, viss nosaukums ir, to jau nevaram izprast. Labi to, kā jau, labi tas paldies par to pašu. Kaut kas mums būtu bijis bišķītiņ latviski.
Redz, vai pa televizoru kaut ko te mēs skatītamies, vai radio peredaķis būtu bijis kaut kāds, tad latviešu valoda, tad šovakar skatīsimies Jūrmalu. Vot skatāmies ar interesi, nu tur jau visi krievu valodā pārvests, tur jau nekas nav. Ja atsūtīt jums kādu filmetrāžas filmu latviešu valodā? Visbūvā laikam jūs uz to kino tā, ja būs latviešu. Un ne pa vienu, pa kādu 5-6 reizes rādīsim to kino. Latviešu filmas uz šejieni nesūta nevienu. Dažā mājā kaut kur karājies kāds no Latvijas atsūtīts vimpelis. Pirms 11 gadiem atsūtītās latviskās iestāžu izkārnes no